vienmēr pirms teātra saka, cienījamies skatītāji, izslēdziet lūdzu mobilos telefonus, tur filmēt, fotografēt, kategoriski aizliegts. Un tad katrs tas storijas, kur tomēr kāds skatītājs ir to izrādi nofočējis. Viņš ir slikti. Viņš ir nofočējis, viņš ir pierakstījis tā kā baigi labi izrādi, un teātris viņu ir repostojis, kas man liekas arī interesanti. Principā jau mēs tā kā sakām, tu nedrīkst to darīt, bet ja tu to izdari, es tevi tā kā repostoju, un tas vispār ir baigi labi, ka tu to izdari. Tas īstenībā tad sanāk ir tāds... Telefons nelietot, wink, come on, mums vajag to mārketingu pavēlt. Okay, interesanti, jā. Esiet sveicināti, dargie koju klausītāji, pēc mazliet ilgākas pauzes kojas atgriežās. Pauze, protams, bija vienkārši tāpēc, ka man bija saruna ar Džēmu Sudra, pēc kuras man vajadzēja mēnesi atvaļinājumu, bet nē, saruna ar Džēmu, iet noklausīties. Tas bija tāpēc, ka ir decembris, es esmu darbos, daudz ir darbos un bija vienkārši grūti ar cilvēkiem saskaņot laiks, bet mēs esam atpakaļ un cerams nebūs vairs tik garas pauzes, kā bija pēc sarunas iepriekšējās. Bet pirms mēs pievēršamies šīs dienas viesim, neliela mazliet par sevi. Kā jau tagad pēdējās visās podkastos saku, man ir palaista jaunā tūra tirdzniecībā un gribēju pateikt visiem cilvēkiem, kas grib atnākt uz manām izrādēm Rīgā. 23. janvāra pirmizrāde ir izpārdota, 24. janvāris arī ir izpārdots, bet tāpēc mēs Rīgā pielikām 24. Janvārī dienas izrādi, papildu izrādi. Tā kā, jā, ejam pērkam tur biļetes. Cilvēki, kas skatās, ka, bet es gribēju aiziet uz tavu stand-up Valmierā, un tur arī rādās izpārdots. Šonedēļ tiks pielikts arī Valmieras papildus datums, tā kā tur arī būs papildu izrādes, un meklēt tur pārējās pilsētās, kur ir biļetes, ejam un tiekamies janvārī, februārī, martā. Manos stand-upos atstāsim epizodes aprakstā linku, bet tagad pievērsīsimies šīs dienas viesim, starp citu, uz kura lietām arī ir jāpērk biļets. Un, 24. janvārī, ja nevar nopirkt uz Rudolfa Kugrāna izrādi. Ots? Biļeti, nē, ots ir izpārdots. Bet Liepājā, ja gadījumā sanāk, tur būtu rītavs makaros, es zinu, ka 24. Jā, super Liepainieki, tad plānojam vispār tādu foršu nedēļu. 24. Liepājā ejam uz rītausmas vakaros, Matīs Budovska režisēto izrādi, un tad pēc nedēļas jums tāds, man vispār patīk iet uz visādiem kultūras pasākumiem, tad 31. janvārī Rudolfs Kugrēns ir Liepājā kultūras un Viktorijā, kur vēl var paspēt ieķert biļetes. Bet jā, Matīs, starp citu, cilvēks šodien man ciemos ir Matīs Budovskis, mazliet atbildīgs pie tā, ka ir podcasts, vismaz podcasts ar nosaukumu Kojas, jo pateicoties Matīsam, es Valmierā dzīvoju Kojās, tā bija, jā. Viņš ir aktieris, režisors, un profesionāli laikam, viss, jā, tā. Nē, tagad arī pabeidz maģistrs? Rakstniecības maģistrs. Jā, rakstniecības maģistrs, tur visām 4 kājām iekšā teātrī, un viņš ir atnesis savus 5 tēmas, labi, pirmkārt, čau, Matīs. Čau. Jā, prieks tevi šeit redzēt, tu esi tagad 3. cilvēks no Šķirsta, kāpēc es dzīvoju Kojās, kurš ir šeit ieradies. Tā kā, skatīsimies, tavas tēmas atsūtītās ir humors, darbs, humors ir viena, darbs, objekti, slīpsvīt ir lietas, valoda un šodiena. Un es parasti kaut kādā secībā izdomāju, kā mēs sākam. Sākam ar tēmu šodiena. Ja? Tu vari pastāstīt, kāpēc šodiena, kā tu to domāji, ka tu atsūtīji šo tēmu un tad jau ievirzīsim sarunas. Jo es domāju, ka tu nedomāji laikam tā vienkārši pirmdiena. Gan jau, ka tev bija kaut kāds. Es vēl vakar jau domāju par šodienu, kad es tev vakar sūtīju šīs tēmas. Nē, man likās, ka vispār zem tās šodienas ir diezgan daudz par ko runāt. Viņas tās tēmas bišķiņ tādas virspusējas ir tādas, kur, man liekas, var daudz ko izrunāt. Tā mēs arī darīsim. Bet, šodiena, es par to vispār domāju pēdējā laikā tādā kontekstā, ka visu kaut ko gribas atlikt uz rītdienu un domāt par kaut kādām lietām, kas notiek uz priekšu, bet pēdējā laikā es domāju diezgan daudz par to, ko var izdarīt šodien, un tāpēc par šodienu es arī biju domājis tādā veidā. Baigi interesanti, jo es tieši pēdējā laikā arī esmu centies saņemties un kad ir kaut kādas brīvas dienas, tad saprast, ka viņas vajag izmantot. Jo es vispār arī mēdzu būt, ja ir brīvdiena, diezgan dienas zaglis kādreiz, es varēju nogulēt dienu, it kā zināt, ka es varētu pieslēgties tam, bet man šodien ir brīvdiena, es varu nedarīt neko, bet es īstenībā esmu sācis dzīvot vairāk tā kā katru dienu ar pilnu
Jā, krūti. Tu vispār esi dzīvē bijis dienas zaglis, vai tu vienmēr esi bijis tāds? Es esmu bijis, man liekas, studiju laikā pirms bērnu piedzimšanas noteikti. Man arī patīk pagulēt, un man to nesanāk pēdējā laikā baigi daudz darīt. Lai gan vajadzētu, un tā vispār miegs ir ļoti svarīga lieta, kuru man pagaidām ir sanācis diezgan slikti pildīt šīs miega stundas, bet tajā pašā laikā visu laiku kaut kā tās dienas arī liekas īsas. Tik daudz viss kaut kas notiek, kas ir forši, bet tajā pašā laikā kaut kā ir vērts arī droši vien apstāties, pabūt arī dienas zaglim, bet tā mērķtiecīgi. Tā, ja domāt par gulēšanu, tad tagad es paguļu. Jā, bet arī... Tas man palīdzēs citām lietām. Tas palīdzēs nākamajām dienām, bet šodien var visu kaut ko izdarīt. Bet vēl par to šodien, man liekas, ir arī pretējais, kas man liekas, tur mazliet varbūt pieskaroties tajā tēmai darbs, kas arī man liekas gan manā, gan arī, man liekas, tavā darbā, ir tāda slikta lieta. Nav tā, ka mums visu laiku nāk dzīvot kaut kādai dienai pēc kaut kā, tāda, piemēram, tev nesen bija pirmizrāde ots, un tad... Sanāk, cik jūs 2 mēnešus viņu mēģinājāt? Pusotru mēnesi mums bija mazāk laiks, jā. Ok, pusotru mēnesi. Un nav tā, ka sanāk, ka tu pusotru mēnesi vispār nedzīvo šodienai, tu dzīvo tikai ir tas, nezinu, kur tev bija pirmizrāde, tur 29. novembris, un tad visu laiku domā par to 29. novembri, un tas ir tev svarīgākais, bet ir jāatcerās arī, jo man piemēram, tagad ar to nolikto tūras pirmizrādes datumu, mēs kaut kāds 2,5 mēneši atpakaļ ielikām to izrādi, un tad visu laiku es dzīvoju priekš tā 24. janvāra, bet it kā arī jāatcerās, ka ir taču vēl arī viss decembris, tur, nezinu, bērnu Ziemassvētku eglīte, Ziemassvētki, tas kaut kā citi darbi, bet tu visu laiku galvā esi jau tur tajā datumā, kā tas izskatīsies tāda, kad cilvēki nāks uz to, vai tas viss būs gatavs vēl, tev arī ir tā, ka tu dzīvo kaut kādam tam datumam, tas galīgi no šodienai. Jā, tā diezgan bieži sanāk vien darīt, bet tur kaut kas arī ļoti labs ir, piemēram, kaut vai, nezinu, ieplānot kāda izklaide vai ceļojums, piemēram, ka tu zini, ka pēc 4 mēnešiem man līdz tam ir jānodzīvo, un tad būs tas, piemēram, ieplānotais atvaļinājums vai kaut kas tāds. Un ir, man liekas, svarīgi tādus punktus, protams, atlikt, jo tad ir vieglāk pārvarēt kaut kādas grūtākas, droši vien, dienas vai lietainākas, bet... Okay. bet jā, tā šodienas lieta, mēs arī īstenībā procesā, ko tu pieminēji Odu, tagad Nacionālajā teātrī tikko iestudēta izrāde, pirmizrāde bija 4. decembrī, un mēs tie ansamblī aktieru zālē veidojām izrādi, 4 aktieri, es, tad radošā komanda pieslēdzas vēl vēlāk, bet mēs kaut kā ļoti jauki gājām cauri tā, tiešām pa dienai, un es pat izbaudīju šo procesu tiešām no dienas uz dienu, nevis domājot par kaut kādu to X datumu, kurā tas beigās viss būs jau gatavs, bet tieši katra tā diena bija kaut kāda, ka pēc viņas bija sajūta, mēs šodien kaut ko izdarījām. Un tā ir forša sajūta. Ok, jā, bet es vienmēr par to, cik tu esi tāls, jo man liekas, jā, laikam tā lielāka problēma nedzīvot šodienai, varbūt pat tie dienas zagļi, kā tu teici, nevis tās dienas, ko tu zodz, tu man liekas vari sev vienkārši tā kā izdomāt, trešdien būs man dienas, tā kā tāda, kuras pagulēšu ilgāk, un tas ir normāli. Un nejutīšos par to vainīgs. Jā, vienkārši tās, viņām nevajadzētu būt iespējams tur 5 pēc kārtas un tā. Iespējams. Bet es tieši daudz domāju, cik trāki ir tiem cilvēkiem, kuriem visu laiku tie sapņi un nākamie mērķi ir tādi tā kā ļoti tāli. Piemēram, es atceros, beidzās vienas olimpiskās spēles, tur 3-3 basketbols, viņi tikko nav izcīnījuši medaļas, kas viņiem tur notika, kur bija pēdējās Parīzē. Mhm. Un tad ne visi no viņiem, bet 2-3 no viņiem, visi tagad mēs visi aizbraucam mājās, bišķi restartējamies un sākam gatavoties Losandželosai. Un tad tu saproti, kā bļāviens jūs, un visi, un tā kā tev jau ir visi tie turnīri, visi, kas tev ir nākamais, tev viss ir tā kā gatavs, kur tu gribi būt pēc 4 gadiem, un tā kā man liekas, īstenībā, tu nevarētu ieplānot, man liekas, izrādi, ko tu taisīs pēc 4 gadiem, jo 4 gados tik daudz, kas var mainīties. Man liekas, tādā traka lieta, piemēram, olimpiešiem. Tā kā, ka tur pēc 4 gadiem man gribās būt olimpiādē vai kaut kas tāds.
Jā, tas ir apbrīnojama mērķtiecība, tieši domājot par sportistiem, kuriem tie mērķi ir tālie, bet tāpēc jau arī viņiem tiešām ir turnīri un vēl čempionāti, kad tie vismaz tas garais posms tomēr ir sadalīts vēl mazākos posmos un kaut kā tie solīši uz priekšu līdz tam ir, ka tas laiks nav pilnīgi tukšs un tikai gatavošanās pagrabā vai arī kaut kur tā kā Rokijam, kurš aizbrauc tur ziemā kaut kur jau uz kalniem baļšas. Viņš neaizbrauc uz Krieviju, man liekas. Jā, es negribēju teikt to vārdu. Okay. Tas bija, viņš aizbrauc uz PSRS, tas bija jā. Jā, bet zin kā tiem sportistiem kaut kādos dažos konkrētos sporta veidos, bet tas, skaidrs, ir savādāk, basketbols ir slikts piemērs, jo, man liekas, ja tu esi krūts basketbols, jūs netikāt tur uz olimpiskajām spēlēm, tad, tev tur ir, tu spēlē, nezinu, kā tur Eirolīgā, kāds NBA ir pietiekami liela mērķi, bet ir tik daudz sporta veidi, kur beidzās olimpiskā spēle, labi, tad viena sezona ir tāda, kas, man liekas, ir tukšā sezona, kur neviens tiem sporta veidiem nepievērš uzmanību, jo viņiem tagad nekas svarīgs nenotiek. Un tad nākamais jau sezonā, tagad jau ir jāsāk krāja punkti, lai tu tur varētu mēģināt izpildīt tos normatīvus, un tad jau viss sākās tā kā par olimpiskajām spēlēm, tad burtiski tā kā tie 3 gadi viss ir, un es esmu klausies intervijas, ka viņi saka, jā, šitajā sezonā man tie rezultāti ir mazāk svarīgi, jo viss ir pakārtots, tā kā, lai es tur būtu savā pīķa formā pēc 3 gadiem jūlijā, kad man būs jāskrien tur tajā un tajā stadionā. Tas ir, liekas, diezgan, crazy. Tad labi plānošana, jā. Tā kā, kad viņi plāno to fizisko, tā kā, jā, man fiziskam pīķim, tu varētu pateikt, ka tu gribētu būt savā fiziskajā pīķī 2028. gada jūlijā tagad. Nē, tu gribētu noteikti. Es gribētu būt, es arī šodien, domājot par šodien, es arī šodien gribētu būt savā fiziskajā pīķī. Nav, jā? Nē, es ticu, ka ir vēl kaut kas vēl palicis. Ir vēl uz ko tiekties. No pīķa, jā. Bet, jā, es nezinu. Es tāpēc vispār, jā, tas, ko es gribēju teikt, ja tu to tēmas izvēlējies, tad tā tev ir aktuāli. Es esmu, centies arī par, zini, šitam, tev ir 2 bērni, jā. Man ir 1, un es esmu ļoti centies. Man atstāja tādu iespaidu šitā tēma. Iepriekš pati pirmā audzinātāja Henrijam, viņam, kurš bija pirmajā gadā, bija cita audzinātāja, kas vienkārši ir audzinātāja tieši tā kā tām pašām mazākajām grupām. Un kaut ka vienreiz kaut kādi vecāki tur čīkstēja, ka tur, kāpēc tāds bērndārs pasākums ir ielikts tur 2:30 pa dienu, man tur tomēr ir darbs, vai viņi nevarēja likt vēlāk, un viņi tā ļoti forši uzrakstīja, ka bet tā kā jūs bērns vairs nebūs vispār šitik maziņš, tas pasākums ir pēc mēneša, gan jau, ka jūs varat mēģināt darbās sarunāt, ka jūs vienu dienu no 1:30 līdz 3 neesat, vai aiziet ātrāk prom no darba, lai to piedzīvot. Un es, piemēram, tagad tāpēc cenšu, es ar tā saprotu, kā Henrijs, viņš pieaug, es tur varu atlikt sev darbus, atteikt kaut kādu halču, ja man, piemēram, pirms nedēļas bija jāiet Henrija bērndārzā rūķu gājienā, kur mēs bijām tā kā vecāki pārģēpšies par rūķiem un staigājām apkārt bērndārzam, tad es tā kā cenšos tās lietas darīt, lai es tā kā šodien piedzīvot ar Henriju tās lietas. Tā. Jā, tas ir skaisti. Mums arī bija dārziņā rūķu gājiens, uz kuru es netiku savukārt, bet Agnes gāja, es neesmu. Viņa bija, jā? Viņa bija, jā, es netiku. Labi, bet vismaz viens bija. Jā. Jā, jo tā kā man... Bet cilvēki, man liekas, vispār nedzīvo šodien tā kopumā, ne? To jau ir baigi grūti izdarīt, man liekas. Tā ir tāda absolūti apzināta izvēle, un es par to domāju, un nevienmēr sanāk, un lielākoties jau īstenībā nesanāk. Un jo vairāk nesanāk, jo vairāk es par to domāju, ka varbūt ir apzināta praksa kaut kāda jāveic, un tomēr jādomā par to kaut kādu brīdi. Un reizēm sanāk, un tas ir forši. Un mēs arī šīs izrādes sakarā, ko mēs tagad iestudējām, moda, mēs daudz, protams, runājam īstenībā par un ap un vispār par cilvēku un par savām sajūtām kaut kādām, kā mēs dzīvojam, kādas mums ir attiecības ar savstarpējiem cilvēkiem. Un arī par procesu vispār, kā mēs tagad iestudējam un ir forši, bet tūlīt tas beigsies un tad viss tas ir jau bijis. Un ar tādu kaut kādu tādām pārdomām mēs arī īstenībā strādājam par to, ka laikam vienkārši jābauda tas, ko mēs tagad darām, jo vienmēr ir tā, ka tu kaut kā dzīvo un pēc tam atceries, tas bija forši. Jā. Bet tu to brīdi nepaspēji saķert. Kaut vai dzīvošana kojās 2 nedēļas, tas bija forši, galvā pilns ar domām, mums daudz kas vēl jāpaspēj izdarīt, bet tagad atskatoties, liekas, jā, tas bija lieliski. Šis ir tas Office pēdējā sērijā. Tu skaties Office? Es viņu esmu noskatījies visu, jā, bet es... Tur pēdējā sērijā Endijs teica, ka viņiem tā kā beidzās tā filmēšana, viņi bija laikam to filmas pirmsrādi, tā kā viņa pēdējais tas quotes bija... I wish there was a way to know that we are in the good old times when we are in the, nevis tikai pēc tam. Jā, šis arī, principā, ir tas.
Bet man liekas, cilvēki mūsdienās, un arī, bet es arī tagad cenšos mazāk to darīt, ļoti daudz palaišu šodien garām, jo ir šī lieta, bet es par to nevis pat domāju, ka tu vienkārši tur sēdi telefonā scrollē, bet tad, kad tu tiešām piedzīvo, tāpēc man liekas, ir ļoti labi, kad vēl joprojām ir teātris un kino, jo, tā kā teātrī cilvēki laikam, nevilks ārā, piemēram, kameras zālē, tur telefonu baigi ilgi. Jā, nevilks, jā. Velk, jā. Ir tā. Jā, neviens, nevienam nezvan arī jau cik gadus tas ir, to mēs esam tā kā iznīcinājuši. Jā, bet es domāju, ka ir tādi, milzīgāki arēnas pasākumi, kur tā kā var darīt, ko grib, es aizgāju uz to es biju, man liekas, laikam visām grupas spēlēm, neizņemot vienu Eiropas čempiju basītī Latvijā. Un tev spēle bija iespējams arī piedzīvot vēl 1000 telefonu kamerās, kas bija izvilktas tajā brīdī. Un tā kā labi, pat ne tikai spēle, bet šitot to tur himna, kas tā kā ir vienmēr tā Latvijā, tā ir forša tradīcija, ka ir kaut kāds tas viens mākslinieks, kurš tikai pasaka to dievs, un tad visa arēna sāk, un tas ir vienkārši tāds krūts mirklis, ko ķert, bet cilvēkiem tā kā, nē, man vajag tieši no šitā te mirkļa to storiju, un viņi mēģina, un tad viņi izgāja laukumā Porziņš, tagad katru uzbrukumu varbūt tās viņš iedankos, un tad varēs ielikt storiju, ka tieši Porziņš ir iedankos, bet viņš īsmā tajā spēlē, iedanko beigās tur 3. ceturtais, un tad tu esi vienkārši 30 uzbrukumus, šitais nebija, šito dzēšam ārā nākamais. Un tas pats ir futenē. Es vienreiz biju ar tādu cilvēku uz futbolu, kur katru reizi, kad tā komanda, par ko mēs fanojām, mēs tur sēdējām, ka tajā puslaikā, ka mēs bijām tuvu klāt, ka bija viņiem stūra sitiens vai sots, vai viņi pārgāja pāri centram, uzreiz tā kā jāfilmē. Un es vienmēr domāju, te ir tas LTV 7. Tur ir tie profesionālie operatori, kuru darbs izrādās ir absolūti veltīgs, jo to filmē vēl 1000 profesionāli telefonu operatori. Tad, man liekas, palaik garām to futbolu. Arī koncerts. Koncertos ir baigi trāki. Man liekas, tad koncerti ir, ierakstā taču var skatīties. Nav pilnīgi nekāda jēga tur būt klāt. Bet tā nav, katrs dara, kā viņš vēlas. Man vienkārši liekas, es saprotu, ka pirmkārt, man vispār liekas, ka cilvēkiem ir absolūti vienalga, ka tu esi bijis tajā koncertā. Tā, pa lielam. Tev ir kaut 1000 sekotāji. 930 ir vienalga, ka tu biji šajā koncertā. Bet, ja tomēr tu gribi parādīt, ka tu biji, jo tu, nezinu, kas ir normāli gribēt parādīt, taču man liekas, ir tāda forša lieta, vienkārši pašā koncerta sākumā ieliec to, tur, nezinu, Offspring, jā, nofotografē skatu, kur jau ir uzraksts Offspring, kur es esmu, ieliec, un viss vairāk neliec. Nē, varbūt kāds grib pēc tam mājās skatīties tos 300 video un bildes. Tas jau... baigi jokaini, jā. Bet tā var būt. Vispār domājot par, es zinu, ka teātris, vienmēr pirms teātra saka, cienījamies skatītāji, izslēdziet lūdzu mobilos telefonus, tur filmēt, fotografēt, kategoriski aizliegts. Un tad katrs tas storijas, kur tomēr kāds skatītājs ir, to izrāda nofočējis. Viņš ir slikti. Viņš ir nofočējis, viņš ir pierakstījis tā kā baigi labi izrādi, un teātris viņu ir repostojis, kas man liekas arī interesanti. Principā jau mēs tā kā sakām, tu nedrīkst to darīt, bet ja tu to izdari, es tevi tā kā repostoju, un tas vispār ir baigi labi. Bet tas īstenībā tad sanāk ir tāds telefons nelietot, wink, come on, mums vajag to mārketingu pavēlt. Okay, interesanti, jā. Un vispār, es par to esmu domājis, ka idejas jau vajadzētu droši vien, bet tā kā arī nē. Atļaut it kā fotografēt vai arī pateikt, jūs drīkstat tagad tur fočēt. Bet atkal nē, kaut kā stulbi jau tas ir, jo teātrī, es tagad arī Oda izrādu sakarā, man godīgi sakot teātrī, man tiešām patīk, tu redzēji arī to izrādi. Jā. Tur ir diezgan daudz klusuma arī tajā izrādē, un man, tā kā tas ir tāds apzināts gājiens no manas puses. Man tā kā viņš patīk, man laikam teātris vispār liekas tāda vieta, kur tu tiešām vari bišķiņ tomēr atslēgties, tur nav jābūt ātri viskaut kam un mēs arī dzīvē neesam baigi ātrie. Tādā ziņā, man liekas, ir, protams, svarīgi kaut kā kompakti profesionāli to izrādi salikt, bet kaut kādi tie klusuma pauzes vai kaut kas tāds, tā ir daļa īstenībā no tās mākslas, un es zinu, ka ir cilvēki, kur saka, man tur pa lēnu vietām, gribas ātrāk, un tas ir normāli, jo mēs esam pieraduši baigā ātri informāciju patērēt, un neliekas, ka teātrim vajadzētu darīt to pašu. Man liekas, ka tomēr tas ir kaut kas cits. Jā, jo tāpēc, ka teātris ir tik ilgi, mēs ar tevi par to runājām, man liekas, kaut kad, ka teātris ir tik ilgi izdzīvojis, ja teātris, tagad visu bet tagad visi tie algoritmi ir ātri, jā, te jau teātrim vienkārši vajadzēja beigties, tā kā parādījās kino, jo mēs varam... Un par to jau kādreiz arī runāja, ka tagad ir kino, kustīgās bildes, teātris mirs. Jā, bet tā kā, man liekas, teātris jau tieši tāpēc ir palicis, jo viņš ir palicis, viņš, protams, mainās, bet tāds, kāds viņš ir, ka tu tur sēdi,
Man īstenībā tā dažreiz patīk. Es kādreiz, kad eju uz teātri izrādi, es pat iedomājos, pat ja man tā izrāde nepatiks, nu jau tā var gadīties, ka tu aizēji un tev nepatīk, es beigās tāpatās varu izbaudīt to, jo tad es zinu, es vienkārši sēdēšu tajā krēslā, man tur cilvēki apkārt kaut kāds zina, ka es tagad esmu teātrī, ka varbūt tur nevajag zvanīt, un tas vienkārši arī var būt tāds stundas laiks, kur tu vienkārši... Pameditē. Jā, pameditē. Nu, dažreiz var būt gan tik slikts izrādes, ka tu arī nevar izdarīt. Ka tu vairs pat pameditēt nevar. jā. Stand-upā tādā ziņā vieglāk mēs vienmēr pasakām teātri stand-up izrādes kaut kā sākumā caur joku, kad filmēji, liekat iekšā, mēs vienmēr cenšamies pateikt, neliekat ar skaņu, vai uzliekat kaut kādu mūziku pa virsu, vai tā ir, jo mums nedara tas, ja jūs būsiet nofilmējuši 2,5 minūšu bitu, un pēc tam palaidīsiet visai pasaulē, un tad cilvēki nāks to izrādīt. Šitos redzēja, kā Janka bija nofilmējis. Tā. Un tur smējās skaļāk, un kaut kas šodien nav. Kaut kas nav, jā. Viņš arī tur pateica citādāk, bet jā. Labi, pietiks par šodien runāt. Par šodien varētu vēl visu kaut ko daudz runāt, jo tur arī tas ietver. Labi, bet jā. Bet es domāju, ka mēs saskarsimies. Es gribu tad tēma humors, jo es īstenībā noklausījos, es tā kā tev pazīstu arī mazliet, bet es noklausījos arī tavu podcastu pie Līgas Zeļas, tavā darba vietā. Jā. Podcasts saucās Klausies Nacionālo. Un tur īstenībā tu teici, ka tev humors liekas tāda šausmīgi svarīga lieta. Ja? Arī tagad šitajā ots jau īstenībā tāda, tāds traģisks, ne traģisks, bet tāds ļoti skumīgs stāsts, bet tur ļoti daudz kas smieklīgs. Jā, Andris arī ir ierakstījis, jo Andris ar tāpat ķer pasauli. Tur tā traģēdija bez humora neeksistē. Un vēl es par humoru arī vispār domāju tādā sakarā, ka man liekas, ka ir ļoti grūti būt kopā vai draudzēties vai vispār satikt cilvēkus, kuriem absolūti nav humora izjūtas, un tā var būt. Vai arī nevis nav humora izjūta, bet nav tava humora izjūta. Nav tava, bet ir arī cilvēki tiešām, kuriem nav humora. Nē, laikam varbūt tā savādāk humora izjūta, laikam tā varētu teikt. Man liekas, ka tā ir savādāk, jo es esmu piedzīvos to, kad ir cilvēks, kam liekas, ka viņam vispār tā kā joki neinteresē. Bet tad tu pēkšņi kaut kā uzzini, kad ir kaut kāds specifisks humora žānrs, kas viņam tā kā, patīk. Tā, man liekas, ir. Es tā domāju, ka kaut kādu humoru izjūtu taču pilnīgi visai. Jā, tu kā tomēr nodarbojies ar to profesionālā līmenī, tad tev varbūt ir pētījums arī liels. Nē, man liekas, ka ne visi cilvēki mēdz jokoties. Nē, bet lai gan, es nezinu. Nē, taču tie sliktie joki. Nē, bet ir tādi, kas arī vispār nejokojās. Bet man liekas, katram cilvēkam reiz taču patīk, ka viņu par kaut ko sasmiedina. Vai domāju, ir tāds cilvēkam vispār? Tu pazīsti tādu cilvēku, kuriem tā kā riebjās, ja kāds tā kā jokosies vai kaut kas tāds. Nē, riebjas, ja jokosies, tas ir viens, bet man liekas, ja tu stāsti tā kā kaut ko, kas tavuprāt varētu būt smieklīgs, bet tas ir nevis smieklīgi, bet skumji. Man nāk prātā piemēri. Tu nevari saukt piemēru. Kādā gadījumā. Jā, humors, man liekas, ir baigi svarīgs. Un arī tas kaut kāda tā lieta par sevis uztveršanu tā ļoti, ļoti nopietni. Tu to pieminēji tajā podkastā no tā grāmata, kas tev... Kroči, tātad tu teici tajā podkastā... Tu zini to grāmatu? Es nezinu to grāmatu. Es nezinu, viņas nosaukumu neatceros. Jā, bet to citātu, kroči, tev vienkārši teātri, long story short skatītājiem, Matīsam teātri izrādi jāspēlē, kur ir mugursoma, un viņi ir pilni ar random grāmatām, jā? Un tur bija kaut kāds random lietas, un viena no tām bija grāmata. Tur bija rekvizītori, vienkārši pati bija ielikusi. Un vienā grāmatā bija citāts, ko tu aizskatu izlasīji, tur bija, ka neuztver sevi. Neuztver sevi pārāk nopietni, jo neviens cits to nedara. Un tagad es dzirdēju tajā podkastā, un es tagad arī tā domāju vairāk, jo man liekas, tā ir baigā problēma. Es to biju, kā definēju šo pašu teicienu, pirms tam šis teiciens daudz labāk definē, ka, man liekas, cilvēkiem, ja visu laiku, ka viņi dzīvo dzīvi, viņiem liekas, ka visu laiku... Viņi tiek vērtēti. Vērtēti, tas ir viens, bet, ka, ja tā dzīve, ja šī diena, kur tu šobrīd vai kāds pasākums, kur tu esi, ir, teiksim, filma, tad tu esi tā galvenā loma. Bet īstenībā tik bieži vien tu esi trešā plāna loma, vai tu esi pat tie mazu skati, kurus izgriezīs laukā. Un tev nav baigi jāuztraucās. Un, man liekas, ja tu tā sāc domāt, ka ir baigi vieglāk. Tā. Jā. Plus arī
Nu, jā, es arī, protams, ar to cīnos, un man liekas, ka aktieriem visiem ir kaut kādi kompleksi, un man liekas, ka vispār jau cilvēkiem ir ļoti daudz. Cik es pazīstu aktierus? Jā, un vispār ir visādi daudz dažādu kompleksu, un es kaut kādā vienkārši brīdī arī sāku domāt par to, ka, kāpēc gan, lai es mēģinātu kaut kā iztaisīties labāks nekā esmu kaut kādos brīžos, vai tur nezinu, būt nopietnāks nekā es esmu. Un es vispār zinu, ka es esmu diezgan nopietns pat tā pa dzīvi. Vairāk vai mazāk. Varbūt tu zini kaut kāds cits šķautnes. Bet tad es atkal domāju, bet nav nekāda, tā spriedze ir jānoņem nost, jo patiesībā dienas beigās mums ir daudz foršāk komunicēt ar cilvēkiem, kuri ir diezgan vienkārši. Un man pašam tā ir. Man patīk cilvēki, kuri ir vienkārši, sirsnīgi, pieklājīgi līdz zināmai robežai. Nevis lišķīgi, bet tā kā vienkārši normāli parasti cilvēki. Un man liekas, ka tas arī to pasauli padara skaistāku, iespēju satikt kaut kā tādus tiešām normālus cilvēkus, kuris var reaģēt un nekaunās par to. Un tad es arī mēģinu tāds būt un nemēģināt, visu laiku mēģināt piefiksēt tos brīžus, kur tā kā es saprotu, bāc pagadā, es tagad uzvedos tā, kāds es īsti neesmu. Bišķiņ jāatskatās atpakaļ un jāsaprot tā, nē, es pareizībā tāds neesmu, es esmu šitāds. Par to, vai tu esi nopietns, vai tu esi, man liekas, ka tu esi cilvēks, kurš ļoti māk nodalīt. Es to ievēroju arī tajā pašā Valmierā. Es ievēroju, ka, kamēr ir tā kā mēģinājums, mēs pie tos mēģinām, tad tu tā kā esi režisors Matīs, ja, un tu kā mums liec kaut kāds uzdevums, un kaut kādā brīdī bija arī, zini, tu izdarīji, nezinu, ja kaut kāds viens aktieris kaut ko darīja, mēs tur pārējie runājam, tu biji tā kā skolē, tā kā, ko jūs darat, mēs te mēģinām, bet tu ļoti labi darīji to, ka, un tik līdz, mēs bijām spiest pēc tam uzreiz arī pēc mēģinājuma pavadīt laiku kopā, jo mēs dzīvojam pēc vienās kojās, bet tu mācēji tā kā, tad mums bija kaut kādi ongoing joki, un tu esi tā kā izdarījis mēģinājumu, tad tu izstāstīji, ka, tad rītdien mēs sākam mēģināt tur 11 pa dienu, un tu izdarīji tās lietas, un tad tu vienkārši tā, un tu tā kā, tu pateici kaut kādu to inside joku, mēs visi, un tad tā kā bija tā ļoti viegli saprast, ka tagad mēģinājums ir beidzies, jo tu viši sāk runāt arī hoņi. Un tāpēc es pārsvarā tev tomēr, mēs esam pastrādājuši kopā ne tikai tajā, kaut kā vēl, bet tad es tev pārsvarā pazīstu kā draugu, kurš diezgan daudz jokojās. Tam man dažreiz ir jokaini aiziet, piemēram, tā kā arī tagad aiziet uz odu, un tad es tā, Matīsam ir tā iekšējā pasaule tāda, jā viens, un tad tāda pārsteiguma, bet tas, man liekas, ir arī forši, jā. Jā, tas, darbā tas ir svarīgi, jo man arī visu to draudzību, man tas liekas svarīgi strādāt tiešām tādā draugu kolektīvā, bet tur kaut kāda noteikuma tāpat ir, man tas tā patērē enerģiju, tad, kad kaut kā neiet uz priekšu un nav plāna tomēr tam darbam, es domāju tieši. To es nevaru izturēt. Man kad notiek tādi procesi, kur tu saproti, ka viss kaut kā vienkārši valkās, neviens neuzņems nekādu atbildību un visi, tā kā, mēs jau te tā draudzīgi tagad vienkārši kaut ko tas tā nestrādā. Man vismaz tas tā nestrādā. Man vajag kaut kā, ka ir vismaz viens cilvēks, kurš uzņems atbildību, mēs tagad strādājam, mēs pabeidzam, un tad jau loģiski, un tam darbam jau nav jābūt tur vergturim un vispār tur jālamā uzreiz. Jā, bet vienkārši, man liekas, tas ir godīgi pret visiem, arī kuri nāk tad strādāt. Man ir svarīgi arī pašam, ka es, piemēram, pasaku, mēs izdarīsim to, un tad mēs beigsim šodien. Lai visiem to lietu darot, ir skaidrs, ka, ok, es tad savu enerģiju varu šeit nolikt, un mēs tad arī beigsim. Un tie procesi, kur parasti saka, iziesim caulē, un tad skatīsimies, ko mēs darīsim. Un tev jau, ejot caulē, ir jau tā sajūta, ko mēs darīsim pēc tam? Cik es man sevi tērēt, un cik stundas mēs vēl te vispār pavadīsim. Un tā neziņa man atņem baigi daudz enerģiju. Un īstenībā arī runājot par, mēs tagad uz darbu pārgājam, ja? Mēs domājam, ka mēs apvienojam humoru un darbu vienā. Bet, man tā liekas tāda apusēja kaut kāda cieņa, darba vidē tomēr radīt visiem apstākļus, kuros to orientējies un saproti, par ko ir runa. Tāpēc arī, piemēram, tādā štata dzīvē, teātrī, kā aktierim, man šis ļoti pietrūkst, ka es vispār varu kaut kādā veidā rēķināties ar savu laiku. Un ja tā nav, ja nav kaut kāda cieņa no, nezinu, tur vadības vai kaut kā tā, tad man nav īsti skaidrs, kāpēc tad es, piemēram, tā esmu. Jā. Ja mēs apvienojam darbu, kā tev liekas, cik man ir sanācis teātrī, humors un teātrī, bet es tā kā domāju nevis uz skatuves, pēc tam pieiesim arī tam uz skatuves, bet
tagad, man liekas, bet teātrī un visu to mēģinājumu procesu un to teātra dzīvi un arī to štata dzīvi, man liekas, kas tur ir nesaprotam laiku, to arī, tā kā, man liekas, caurvīja ļoti daudz humors aizskatuvē, vai ne? Jā. Jo bez tā, bez humora, man liekas, ka ļoti grūti būtu pārvarīt ļoti daudz dažādas lietas. Tāpēc stand-ups, man liekas, ir fantastiska lieta, jo es par domāju, vajadzēja varbūt arī par komiķi kļūt. Bet, Pagaid. Nē, tādā ziņā, ka man tā tiešām liekas fantastiska lieta, jo tu spēj caur principā paust savas sajūtas, kaut kādas pārdomas par šodienu, bet darīt to veidā, kur zāle, kura jūtas tāpat un saprot, par ko tu runā, ka viņi spēja tādā veidā izlādēties. Jo tā humors ir izlāde kaut kādā veidā, un visu laiku turot sevī kaut kādas tādas nopietnas problēmas, kas visu laiku arī ir. Domājot arī par šodienu un par politisko situāciju un vēl visu kaut ko, ja mēs tikai visu laiku ciešam, kas jau principā droši vien ir tāda cilvēka pamatfunkcija ciest visu laiku, tad tā izlāde ir nepieciešama arvien vairāk un vairāk mums šodienā, domājot par šodienu. Jo tas vismaz kaut kā balansē mūsu droši vien mentālo veselību arī. Es biju Patreon epizodē pie Ralfa podkastā. Man liekas, mēs tur tā labi tika, jo, kā saprot, Rāls jau arī komiķis, vai ne? Tagad kaut ko lēnām sāk atgriezties dziedāšanā, bet vispār viņš ir komiķis. Bet bija tā, ka, man nepatīk, kad ir cilvēki, kas man arī mazliet, tad mums darbs un humors ir viena tēma. Man arī ir iebjās, un man liekas, arī tev ir iebjās, nevis iebjās, bet nepatīk cilvēki, kas arī teātru uztver par pārāk, tā kā nopietni tieši tāpat, kas... Riebjās, jā. Es biju viņu cienījis. Jo es, piemēram, redzu, ka tev, man liekas, apkārt lielākā daļa tie cilvēki, kas ir tādi, man liekas, tavi teātra draugi, tie ir arī tādi tomēr, kam ir ārpus teātra kaut kādas tur intereses un kaut ko tur piedurt, kas nav tikai... Tu saproti, ko es runāju, es esmu saticis dzīvē tos aktierus, kas nevar aizvērt. Ne, man tā pārnopietnība vienkārši man viņa liekas neīsta. Pārnopietnība, tā nevar būt, jo man teātris, tā atdalot, man teātris liekas ļoti nopietna lieta. Ja man tā neliktos, tad droši vien ar to, man būtu grūti ar to nodarboties. Man tas tiešām ir kaut kādi, ja mēs tā izdevām, skaidrs ir ģimene un citas lietas, bet tik daudz laika, cik es pavadu teātrī, ja man tas neliktos nopietni, tad es... Bet ar ko cita veida nopietnība. Es nopietni attiecos pret darbu. Es tieši gribēju teikt, ne jau tā kā nenopietni, ka tas ir nevajag, bet tā kā, ka tas nav tāds arī, kad šī viena izrāda, tu neizmainīs tur, zini. Jā. Man noteikti neliekas, ka tam ir jābūt visam, jo tajā brīdī, kad, un skaidrs, ka ir tādi cilvēki, kuriem liekas, ka šis ir viss. Jā. Bet tur ir tā lieta, ka patiesībā tas galīgi nav viss. Un ja tas ir tavs viss, tad ko tu vispār vari uz skatuves dot īstenībā? Jo tā dzīve, kas ir ārpus teātra, tā jau ir tā svarīgā dzīve, kuru tad tu vari uzlikt uz skatuves. Un brīnišķīgi tie aktieri, kas ir mums tā kā mīļākie lielākajai daļai, viņi ir cilvēki arī, kuri ļoti daudz uzsūc no tieši ārpus teātra, un tad viņi to ļoti labi spēja pārnest uz skatuves. Jo tikai dzīvojot 4 sienās teātrī un pārnopietni darot visu laiku darbu, tas ir traki, un tāpēc arī notiek aktieriem izdegšanas, jo tev vairs nav īstenībā dzīves, ko dot. Tad tev paliek tikai kaut kāds tavs karkas, profesionālās iemaņas, un tad tu mēģini viņus tur atstāt uz tā laukuma. Skaidrs, ka dzīve patiesībā jau ir svarīgākā. Es domāju, visās profesijās. Es saku, pilnīgi visās. Es, piemēram, saku, man liekas, kur stand-ups, jūs zin kā dažreiz arī, protams, ka tu uz stand-upu, kā komiķis, jo mēs ik pa brīdim saskaramies, es kaut kur šo te teicu, bet kad es esmu saskāries ar to, ka man kaut kādā intervijā prasa, ko tev rakstīt titros, es saku, tā kā Rudolfs, ko es saku, komiķis, un tu neapvainosies? Un, zināmā, tas tā liek, pagaid, ko? Tad tā ir man profesija, kāpēc man nevajadzētu apvainoties. Un tad tu saproti, ka pasauli kaut kā tomēr skatās, ik brīdi, tas jau tur, Jo man arī nesen bija, es biju tādā cilvēku kompānijā, kur ir, kas tur strādā tādu darbu, bet, īsmā arī labs darbs, un viens man no viņiem prasīja, no kurienes tu atskries, saka, man tikko bija vienā tur korporatīvā jāuzstājās pusstundu stand-ups, viņš tāds,
besīgi, ka vienkārši tev viss tik viegli. Tu vienkārši aizbrauc, uzstājies, paņem naudu un nāc tā kā pie mums. Tagad, man gan jāiet uz ofisu, tur jādomā, man tāds, es tā kā gribēju iet tajā strīdā, man tāds, nē, jo tu saprati, ka tas tiešām ir ļoti viegli. Jā, pagaid, tas tā ir. Jā, es vienkārši izvilku savus jokus, kurus man kāds bija ielicis kabatā. Jā, un man tāds, un tad es viņus izteiksmīgi, es pat viņus nelasu vairāk. Es viņus tagad vienkārši runāju, bet pat nemācos. Iemācījos. Es iemācījos, jā. Nu jā, bet es saprotu, ka stand-ups ir svarīgs, tāpēc, ka tieši tas, ko tu teici, kad izlādē tās emocijas, ka es vienkārši iedomājos, ka ir pilna zāle ar cilvēkiem, kuriem ir visāds, tā kā, huiņas dzīvē. Un tad es varu vienkārši viņiem stundiņu, ļaut tā kā pasmēties, un es tā kā tiešām nesaku, ka viņi izmainīs savu dzīvi no tā, visticamāk, nē, vai kaut kas tur nereāli, bet viņiem vismaz būs tāds stunda, ka tā kā, es pat nepaskatījos telefonā, jau tik laiks, nezinu, neiedomājos par to, kad, piemēram, vakar 3 pacienti nomira. Es labi, varbūt tik traki, bet sapratu. Man liekas, tā vienīgā svarīgā misija komēdijā, bet kas ir svarīga misija? Nē, tā ir ļoti svarīga misija, un plus, ko es vēl apskaužu, ko apskaužu arī īstenībā teātrī, to var mēģināt darīt, bet teātrī tomēr tā ir cita kaut kāda specifika. Var taisīt teātra dienas koncertus, piemēram, kur es zinu, ka tu arī būsi iesaistīts. Nāc uz Nacionālo. Jā, varbūt būs klausies Nacionālā podkāstā. Varbūt tu būsi klausies Nacionālā, jā, iespējams. Bet jā, ka komiķim ir iespēja, man liekas, ka caur to tas patiesības līmenis, es to laikam apskaužu, ka tu drīksti nebaidīties, jo tava profesija to tā kā absolūti ļauj, nebaidīties runāt taisnību un neuztraukties par to, ka kāds var būt par to aizvainots, jo patiesībā, jo tu to labāk dari, jo tu labāk saki patiesību vai saliec viņu kaut kādā tekstuālā tādā savā stilā, ka tas vēl kļūst smieklīgi šī patiesība, tad tas ir baigais ierocis. Labais ierocis. Apvienojot darbs un komēdija, nedrīkst saukt savējās, bet laikam tev nebūtu, man liekas, tāda izteikta. Kas ir tā kā labākā teātra komēdija, ko tu atceries? Teātra izrāda, kas ir taisīta kā komēdija un kas tev ir tā kā likusies rīktīgi labi. Jo kaut kā nenāk jā. Nē, labi, es varu nosaukt no Zelta fonda. Latviešu mīlestība man ļoti, bet viņa nav. Arī nav tāda. Viņa nav veidota kā tīra komēdija, bet tajā pašā laikā tie skeči un tās ainas, kas tajā izrādē ir, viņi rada smieklus. Tās izrādes, tāpat Ziedonis un Visums arī tā nav standarta komēdija. Tā vispār nav komēdija ideiski, bet viņas ir ļoti asprātīgas un foršas. Un šeit es gribēju, tad es kaut ko domāju, kaut ko tādu atbildēs, jo es esmu sapratis, ka tieši Latvijas teātrī, ejot tur, kur es vairāk smējos, ka mums dažreiz nesnāk, ka man kaut kā nav patikuši tās izrādes, kas ir taisīts kā komēdijas, ka tur es esmu bijis uz Džilindžera reāli sliktiem puišiem, kas bija kā komēdija, tur zāli redz, bet tas tā kā laikam vienkārši nebija priekš manis. Man liekas, ka Latvijā visveiksmīgākās teātra komēdijas ir tās, kur man liekas arī tajā žanrā kaut kā iekļaujās ots, kur arī iekļaujas latviešu varbūt kur ir tāds tā kā nopietnas tēmas, bet neuzturot to tik nopietni un parādot tā diezgan īsti, kā tie cilvēki, jo tur rodās smieklīgas situācijas, un ja viņas nebaidās tā kā parādīt, man liekas, tas ir vissmieklīgāk, jo vienkārši stand-upā jau tu tā kā stāsti no dzīves, bet tas, kas, man liekas, teātra komēdijām Latvijā dažreiz ir problēmas, ka mēģina taisīt komēdiju, ir tas, ka jūs mēģināt uztaisīt kaut kādas tik neīstas un absurdas situācijas, ka tas nav tik smieklīgi, kad smieklīgi ir, ja tā iztādu labi izrāda pa dzīvi, un tie smieklīgie brīži rodās, jo tu vienkārši kā no malas skaties, kā tie cilvēki reaģē, un tā cilvēki saspēle, un viņi tev liekas tā kā ļoti ticama un tik smieklīga, jo tā arī ir dzīvē un viss tas pārējais, bet tu notic. Vienkārši tas, kas man liekas dažreiz Latvijas teātra komēdijās, kad kaut kā tiek pārspīlēts un uztaisīts tā, ka tu vienkārši pat, tev neliekās tie tēli īsti, tev liekas tie tēli ir izdomāti, lai tagad tev sasmīdinātu. Bet tā ir vispār, tā ir žanra specifika, jo dramaturģiskie materiāli, man liekas, ka vispār nav baigi daudz latviešu pašu rakstītu komēdiju. Tās ir lūgas, kurām pašām par sevi tas humors ir diezgan, tā kā taisns. Tas ir tiešām žanrs, komēdija lūgas, tas ir absolūts žanrs, par kuru man arī īsti smiekli nenāk, tā kā tev, bet vairumam viņš patīk un vairumam viņš strādā. Jā, viņš daudz. Bet tas ir specifisks žanrs, un man, piemēram, šāda veida komēdijas man nepatīk. Es to humoru redzu, tā kā tu saki, kaut kādās atpazīstamās situācijās,
tā kā Džeks saka, ka viņš ies dušā un pēkšņi tu dzirdi, ka viņš sāk izmantot tavu matu mašīnīti. Tas man liekas smieklīgi. Bet, piemēram, zāli tur tagad, cik esmu redzējis, ne visi saprot šādu humoru. Tur ir. Jo šis humors pieprasa kaut kādu bišķiņu citu lauku. Viņš nav arī tāds, ka viņš tā kā tev ir rekurs, šitais te ir smiek. Jā, viņš tev nepasaka priekšā, ka tu drīkst šeit smieties, bet man tieši tāds humors arī patīk. Jā, bet, protams, ka cilvēkiem ļoti daudz, un tas ir arī forši, ka tā ir tāda vēl viena lieta, man liekas, tāda noslēdzot humoru tēmu, lai mēs paspējam vēl izrunāt, kad ir tik forši atcerēties to, ka humorā, ir tik daudz dažādi, tās gaumes, to, cik viņas ir dažādas. Viņas ir ļoti dažādas, es to esmu pārliecinājies par šo. Un vienkārši nevajag tā kā mēģināt cilvēkiem visu likt, Un mans kolēģis Edgars Bāliņš, viņš tagad ar vienu, kas ir, es pats neesmu redzējis, bet es esmu redzējis kaut kāds video, tā ir absolūti, viņš braukā ar to glābjas, kas svar, kas ir Reja Kūnija, kas skaitās tur leģendārs to komēdiju lūgu rakstītājs, viņš braukā tagad pa Latvijas kultūrsnamiem to izrāda, un viņiem ir tādās mazās pilsētās kā Brocēni ir jau gada laikā 4. reizi papildu izrāda, un viss kultūrsnams ir izpārdots, un viss iet uz urā, un tas nozīmē, ka tas jau arī ir vajadzīgs, vienkārši tas laikam, nav. Jā, tā ir komēdija vienkārši lielam skaitam cilvēku, kas par to varētu gan runāt, kāpēc tā ir, bet... Jā, klausies, bet tas arī ir ar darbu nākamā tēma. Tev nāk... Nē, pagaid, es gribēju pateikt, es zinu, ko es biju izdomājis tajā tēmā par humoru, jo es esmu tagad, man sanāks atkal promotēt kaut kur būt intervijās ar savu tūri, un zinu, kas man riebjās, un tagad es izdomāju, ka es varētu tev to paprasīt. Vai latviešiem ir humora izjūta? Nē, tu izstāsti joku man. Izstāsti no Matīs joku tagad, jo man paprasīja radio SVH tiešraidē 7:30 no rīta. UFO, tā nosacīja. Es biju tā kā knapi pamodies. Un es tev UFO vienkārši, viņš tāds, viņš man to paprasīja, viņš tāds, kas ir, ja mūziķi nāk, viņiem jāprezentē albums, viņi dzied. Izstāsti joku. Un vienkārši tāds UFO skatās uz mani, un blakus tur tas Fredis, viņš tāds, vispār tāds, un to es tādā situācijā. Nē, es beigšu anekdošu. Es zinu. Bet vakar bija tāda situācija, vakar bija pēdējā filmēšanās diena, daudz sēriju filmēja, kas tur top, un tur bija viens tāds džekeņš, kurš mēs tādi esam nolikti tagad vairāk aktieri, tā kā salonā, saka, jums te jāgaida, pēc tam mēs atbrauksim pakaļ. Un es tur apguļos tajā dīvānā, un tur viss kaut kā tā bišķiņ ievilcies, un pēkšņi ienāk viens tās džeks, kurus jau bija redzējis uz tā laukumu. Es nezinu īsti, ko viņš dara, bet viņš bija tāds visu laiku tāds, nerunīgs. Bet vakar viņam kaut kas bija uznācis, iespējams, tāpēc, ka ir pēdējā filmēšanās diena, viņš ienāca iekšā, viņš saka, bļaļ, kāpēc te kāds ir? Es tikko te grīdu mazgāju. Tad viņš zvana pa telefonu, viņš saka, bļaļ, te ir kaut kādi aktieri sēž, tā kā, lai viņi iet ārā. Viņš tā, visi ārā. Neviens nereaģēja, visi tā vienkārši sēž. Un tad viņš tur lamājās, tad viņš sāk uzdot visu laiku jautājumus arī, man liekas, ka Gintam Grāvelim. Viņš tā kā no vienas puses tevi lamā, ka tu te esi, no otras puses, klausies, kas jums te brauks pakaļ? Viņš tā, es nezinu. Viņš tā, bļaļ. Viņš tā labi, tā, atkal viņš zvana kaut kam, viņš tā, ko ar tiem aktieriem darīt? Viņiem jābrauc prom, es te visu mazgāju. Tā, rīt var mazgāt to grīdu atkal. Viņš bija baigi neapmierināts par kaut kādu organizāciju. Un tad viņš mūs aizved uz tirgu, Agenskalna tirgu, mēs bijām vakar naktī, kad visi jau ir ārā, un tad tur bija... Viņš jūs aizved? Nē, viņš tur izsauca, okay. Kur viņš pats beigās iekā, viņš tā, es ar jums braukšu. Tad viņš brauc ar mums. Viņš bija bišķi tāds atšķirējis, visiem arī garas stāvokli, jo mēs tur tā sēdējām, viņš vienkārši nāca un sāka mums bļaut virsū. Un tad mēs aizbraucām uz to tirgu, un tur bija noliks kaut kāds uzkods un kaut ko tādu, un tad viņš arī ļoti jauki mums tā kā teica, jūs varat ēst šito, ēdiet, šitais ir obligāti jāpēt, tā kā viņš atdzisīs, tāpēc huņas garšos. Un tā viņš tur visu laiku staigāja, kaut ko tā arī beigās nesapratu, ko viņš vispār tur dara. Viņš vienkārši visu laiku kaut kur staigāja, kaut ko lamājās, un vienkārši bija līdz pat 2 naktiem mums kopā. Bet izklausījās diezgan svarīgs. Jā. Bet neviens arī viņā neklausījās. Viņš gāja tur kaut ar kaut ko citu runāt, tur arī bija tāds... Ēdiet, kamēr silts. Es gribētu... Kādreiz, kad ir kaut kāds ģimenes sajiet, kad zina māmas tāds, ēdiet, kamēr kotletītes silts, ka viņš būs vectāps, tā kā mazbērni. Ēdiet, sāk baigi pēc huijas. Pēc tam es zinu šito, jā atdzisīs, tad būs baigi. Taču man sieva taisīja, bet ja augsts, viņas ir nēdams. Mikronēru nevar sildīt, bet kā čīzbīt. Kamēr karsts. Jā, bet tātad par tavu darbu viena tēma, kā tu viņi bija precīzi, nekas tur tāds objekti, lietas. Un tātad nezinātājiem
Tu esi pabeidzis lēļu kursus, tas ir tāpēc šī tēma, vai vienkārši tev interesē lietas un objekti? Nu, tiešām arī interesē vienkārši lietas un objekti. Man patīk lietas un objekti. Bet kāpēc tu šoreiz izvēlējies tēmu objekti, slīpsvītri lietas? Es nezinu, tāpēc, ka man bija maza pauzīte, kurā tu man prasīja atsūtīt tās tēmas, un man vienkārši ienāca tas prātā, un es domāju, būtu negodīgi to nepieminēt, ja jau man tas ir ienācis prātā. Nu jā, objekti un lietas. Objekti un lietas. Bet nē, tas man īstenībā visas tās tēmas kaut kādā ziņā man likās, ka viņas ir baigi savienotas tā kā īstenībā vienā. Bet vispār sanāk pagaidām. Jā, nav par ko, jā. Labi savilkās. Bet objekti un lietas, man ir kaut kāda absolūta pietāta pret objektiem, un man patīk lietas vispār. Un mēs beidzam šo tēmu. Man patīk lietas. Man tiešām patīk lietas, un es vispār esmu tāds ļoti taupīgs tādā ziņā, ka es telefonam nelieku aizsargs stikliņu vai kaut ko tādu. Man arī ļoti ilgu laiku nebija vāciņš, šitais tu gan iznometis. Saplīs. Vajadzēja nopirkt. Man iepriekšējiem telefonam nostāgāja 3 gadus bez, jo man patīk, kā viņš izskatās bez tā vāciņa. Jūtās jau arī. Jā, un jūtās arī. Un tas nav tikai par telefonu, bet es tā vienkārši ļoti uzmanīgi pret viņu mēģinu izturēties. Un man vispār patīk tāda kaut kāda... Kaut kas tā kā nepavirši izturēties pret lietām. Man tas ir svarīgi arī uz skatuves, piemēram. Man liekas, ka teātrī arī man nepatīk, ja ir tā kā, tas varbūt kā tāds izteiksmes līdzeklis, ka ir ļoti daudz tā kā pilnīgi bezjēdzīgu lietu. Tad tas ir kaut kāds gājiens. Uz skatuves tā kā? Uz skatuves, jā, piemēram. Bet man liekas, ka tā tīrība un ka ir tieši tik, cik vajag un nekas vairāk, nekas mazāk, man tas kaut kā patīk un organizē arī prātu. Man tas nomierina. Okay. Ka tu vari vienu lietu izmantot daudz dažādos veidos, bet nenolikt viņu tikai kā lieku objektu vienkārši tāpat, jo tev tā, nezinu. Man tā var sakot nepatīk. Un es vienkārši tiešām kā bērns priecājos par lietām. Man velosipēdu, tad, kad es nopirku, bija ļoti priecīgs. Es pateikšu jums tā, darbie skatītāji, klausītāji. Matīs, viņš ir rādījis arī to, bet tad, kad viņš nopirka velosipēdu, mēs kaut kad tieši salīdzinoši neilgi pēc tam tikāmies. Man likās, ka tev 3. bērns ir. Tu man rādīji bildes tā kā ar to velosipēdu. Viņš bija safočāts no visādiem rakursiem tajā, bet biņķīgi. Jā, man tiešām patīk lietas, un man liekas, kaut kā tas, man patīk arī dāvināt lietas, man patīk... kas nepatīk savukārt maniem tuvajiem cilvēkiem, ka man patīk arī, ja es viņus esmu jau nopircis, tad, es nevaru sagaidīt to dienu, kad viņu tā kā vajadzētu dāvināt, es viņu dāvinu ātrāk. Jā, runa ir arī par kafijas aparātu, piemēram, ne? Man liekas, to te ir uzdāvināt, ne? Kafijas aparātu, nē, to man liekas, jā, varbūt. Man liekas, ka jā. Jā, varbūt, jā. Pēc apcīt, es to, Matīs, esmu ievērojis, ka tev ir ļoti liela, jo tu esi arī tā kā, tu ik pa brīdim sevi apbalvo ar lietām. Piemēram, es zinu, ka tev pēdējais, par ko tu esi, jau tev Rudolf teica, man tāds, jā, un arī rādīja bildes ar savu 4. bērnu, ka tu tagad nopirki to skaņas sistēmu. Nē, televizoru, kuram nāca līdz skaņas sistēmu. Jā, soundbars. Tā arī tev ļoti patīk, tā. Jā, to vispār Agnes, šis bija Agnes pirkums, bet viņam līdz nāca soundbars. Es par viņu priecājos kā par savu pirkumu. Viņam līdz nāca, jā, jo mēs vienā mājā dzīvojam. Tu vari klausīties, jā. Soundbars vispār baigā lieta. Esmu tiešām ļoti priecīgs. Es varu parādīt bildes arī, Nē, ja es būtu zinājis, ka soundbars ir tik forša lieta teļu, ka viņš man būtu agrāk, jā. Tiešām fantastisks skaņa. Man ļoti patīk. Es ticamāk arī, man patīk arī lietas, un man patīk gan piemēram, par dāvināšanu. Skaidrs, tu jau vari arī pats visu nopirkt, tā kā daudz ko, neviens tev nedāvina tur Rolls Royce kaut ko, tā. Bet pirmkārt, man patīk dāvināt lietas, man patīk arī saņemt dāvanu, tāpēc es vienmēr esmu tā kā pret, kad kaut kādā ģimenē sākās, šogad varbūt tas Ziemassvētkos nevienam neko nedāvina, man jau tā kā vecākiem, tu sievas nopirks dāvanas, man tāds, tagad būtu, tagad mēs vairs nevaram nedāvināt. Tā kā es negribu, tā kā, kad visi skaita pantiņus, un man vienīgiem ir šokolādes zaķis. Un vēl man nepatīk, man prasa, ko tu gribi, jo līdzīgi, es domāju, to, ko es gribu, es visticamāk kaut kad pats nopirkšu, un es nevaru to nevienam īsti prasīt. Man liekas, tā kā pārsteidz man. Jā. Bet es arī, man gan jāsaka godīgi, ka es reizēm mēdzu vilties arī. Protams. Ka kaut kā iekšēji liekas, labi, šo varbūt man nevajadzēja. Bet tajā pašā laikā man tiešām ļoti patīk, un man patīk pat sīkas lietas. Man piemēram, ja uzdāvina, Liepājas teātrī strādāju, man uzdāvināja krūzīti, Liepājas teātra krūzīti.
ar uzrakstu tur izrādes citātu. Un es biju absolūti laimīgs. Man tā kā liekas, tā ir īpaša tāda dāvana. Tāda vienkārši īpaša kaut vai sīkums. Vai pēc rītausmas vakaros man aktrise Anda Albuža, kur ir vecākā Liepājas teātra aktrise šobrīd štatā esošā, viņa man zeķes uzdāvināja. Viņa bija uzadījusi man zeķes, man tas likās tā kā nereāli skaista dāvana. Jā, tas ir forši. Jo man dažreiz gadās, ka, mēdz uzdāvināt kaut kādu pudeli pēc, nezinu, stand-up vai ne, tur kādu puķi, puķi mazāk, pārsvarā, godīgi. Kaut kāds saldum arī ir kaut kāds tāds lietas, bet dažkārt ir forši, ka kaut kāds tur random skatītājs kaut ko rīktīgi tā kā sagatavojas. Man ir tur savs medus speciāli taisīts un uztaisīta etiķete ar mana stand-up tā kā plakātu, kā medus etiķete. Vai vienreiz viens džeks bija no 3D printera uztaisījis šīs kā, Rūdos Kugrēns un stand-up izrādes tā kā nosaukumu. Tāds kručštēls. Bet tev ir kāda, kroķis, tev izstāstīšu, paprasīšu, vai tev pa objektiem lietām man ir tāds, ir kaut kādas lietas, ko es daru, jo varbūt bērnībā es tik ļoti nevarēju pie viņām tik klāt. Es joprojām spēlēju, ka tu amatieru basi, un man tādi lieli svētki, un lai gan man varbūt tās kāda, lai gan īsumā jau vajadz, varbūt arī es varētu tik bieži to nedarīt, bet tāpēc, ka bērnībā bija tā, ka tas basketbola botas vairāk tika pirktas, kas sanāk. Tā kā, un iespējams bija kāja baigi neizauga, un viņas nebija tur nospēlēja 2 sezonas, vienkārši, bet tas arī nebija tāpēc, ka es nesaku, ka man tur ģimene bija nabadzīga vai kas tāds, bija vienkārši parasta vidēji, varbūt, ģimene, un vienkārši tajos laikos bija mazāki izvēle, un tās, kas jau bija kaut kas, ko tu var izvēlēties, tas bija super kosmosā dārgi. Un man tagad patīk spēlēt amatieru basi, es katru sezonu pērku jaunas basīšu botas. Un tagad man tas ir tāds svētki, es jau sāku skatīties, kam tur modelis, un es jūtos tā kā, tagad es nopērku, un man viņi ir rokās, es tā kā bērns dabūs jaunas botas, tā kā nice, un es vienmēr cenšos pirkt, lai nav pārāk ilgi jāgaida līdz pirmiem treniņam, jo tā kā spēle, tu nesāc jaunā, bet tā kā treniņam. Cerāk sāks jau pārstaigāt. Jā, nevarēšu. Tā kā, bet es tā kā cenšos kaut kā otrdienās nopērku, un es zinu, rīt pirmais treniņš tām mazlītēm, un tad es tā kā dažreiz vienkārši viņš stāv mājās līdz rītdienai, es eju garām, es atēs vaļā to kastu. Tā ir tāda lieta, kas man, piemēram, ļoti iepriecina. Jā, man arī ir šādas pašas. Tur velosipēdiem arī es tur biju sapīt kaut ko. Un arī bērniem, protams, es pērku kaut kādas mantas, kas man nebija. Un esmu līdzīgi ar viņiem priecīgs brīdī, kad mēs viņus taisām vaļā. Tad vilcieniņi tur un kaut kādas mašīnas ar tālvadības pultu vai kaut kas tāds. Tas jau viss ir arī man. Protams. Nē, es esmu, kā ir traki, ka tu ieej tā kā bērnu, piemēram, ir kaut kad nesen nopirkt bērnam manta, un tad mēs ieejam tā kā bērnu veikalā, un ir skaidrs, tā kā, Henrijs, ka bērns nevar paiet garām tam rotaļlietu standam, un mēs esam pateikuši tā kā Henrijam, ka, tagad mēs nepirksim mānas, pirmkārt, tev nesen tur bija dzimšanas diena, un tev ir jau tik daudz jauns mānas, plus tuvojās Ziemassvētki, ka tev grūķis nesīs mānas, un tagad tā kā jaunas nevajag pa vidu. Un tad viņš zina, bet kā, tu ļauj viņam pastīties tās mānas, un tad viņš tāds, tēt, es baigi gribu šito, tev tāds, Henrij, nevar, un tu, bet šitais skan. Tā kā, wow, tā kā tāds, un tad skaties uz sievu, tā nav liela. Mēs tur tā viena saplīs mašīna tieši. Bet par objektiem un lietām, domājot profesijā, es mācījos Leļu teātra kursā, un tur mums bija arī objektu teātra pamati, un tad es sapratu, ka patiesībā arī runājot par skatuvi un par to uzmanību, kas tur ir nepieciešama un par aktieri kā cilvēku, kurš šo uzmanību spēja, skatītāju uzmanību spēja pārvirzīt no viena punkta uz otru punktu, jo aktieris jau ir principā tas medijs, kurš ir režisors, un tad ir aktieris, kurš liek to uzmanības un akcentus skatītājiem principā tajā pareizajā virzienā. Un objekti man vispār liekas viena no kaut kādām lietām, objekti un lietas, ka tas, kā aktieris attiecas pret lietām, un kas šajā gadījumā ir uz skatuves, bet es pieņemu, ka tas iet arī tālāk dzīvē, ka arī dzīvē šī attieksme paliek. Man tas kaut kādā ziņā ir arī rādītājs par to, kā vispār, piemēram, aktieris attiecas pret savu darbu. Jo ja viņš ir paviršs pret lietām, kas viņam ir apkārt, ja viņš, teiksim, vāzi paņem un aizmet pilnīgi bez, tā kā, vienkārši tāpat jau viņam neinteresē, viņš nomet glāzi uz galda vai izdara vēl kaut kādas lietas, tas liecina par kaut kādu savu veidu neuzmanību
Un man liekas, ka šī neuzmanība uzreiz attiecas pret vispār viņa kā tādu profesiju. Tas nozīmē, ka viņam nav svarīgi tātad kaut kāda precizitāte. Un šī iekšējā neprecizitāte atspoguļojas tajā, kā viņš izturas pret lietām. Un tas man kaut kādā ziņā pat arī dzīvē, ja es skatos, kā cilvēks izturas pret lietām, man kaut kādā ziņā uzreiz liekas, ka viņš pret cilvēkiem izturas līdzīgi. Man tā lietu filozofija man vispār ļoti patīk. Tādā ziņā man tas liekas svarīgi, jā, kā mēs attiecamies pret lietām, kā mēs attiecamies pret apkalpojošo personālu, ko cits cilvēks uztver tiešām kā lietu pie kafēnītes. Un tā ir, tas kaut kā vienojas tiešām kopā. Nē, es jau tikko domāju, ka tu tā kā, par lietām, kēdas, tas apkalpojušies personālu. Nē, bet tieši tādā veidā, tas man liekas arī translējas tālāk, ka tā attieksme pēkšņi pret kaut kādiem līdzcilvēkiem, kas nezinu, strādā apkalpojošā sfērā, un tā ir vēl viena tēma, protams, ja cilvēks ir nejauks pret apkalpojošo personālu, tas arī kaut ko par viņu liecina. Ka viņam liekas, ka viņš stāv augstāk, tas nozīmē, ka viņam droši vien viņš pārāk nopietni sev uztver, un mēs atkal tiekam pie šīs humora izjūtas, kas ir tik nepieciešama arī esot. Un Matīs ir viss sailts. Un mēs esam šodienā. Un mēs runājam vienu tēmu tavajā. Es gribēju par objektiem un lietām pabeigt. Es gribēju paprasīt, labi, tas ir kā tu tikko izstāstīji to par to darbu teātri. Tu ieliec vēl tagad kaut kādās savās izrādēs, nevis vai tu ieliec, bet tu jūti, ka tu esi pabeidzis to, laikam šis, ko tu stāstīji, ir tas, kur ir tev tā objekta un leļu teātra skola, kas tev varbūt kaut kur atšķir no citiem taviem kolēģiem valsts teātri. Jūs esat salīdzinoši mazākumā tie, kas ir to mācījušies. Mācījuši, jā, mēs esam krietnā mazākumā, un plus arī vēl tie, kas to ir mācījušies, bet kas vispār to kaut kā pēc tam izmanto. Lai gan no mūsu kursa 4, man liekas, šobrīd cilvēki, kas strādā leļu teātrī tieši, Jākabs Reinis, viņš ir absolūti dramatiskais aktieris, kurš kino daudz filmējās, un viņš, es domāju, arī par to varbūt nedomā. Lai gan es domāju, tās iemaņas kaut kur jau iemaņas kaut kā paliek, bet runājot par izrādēm, piemēram, kaut vai tāda mazā aina, ko visticamāk, ka neviens nemaz tā nenolasa. Bet man kaut kā visas tās lietas liekas apzināti ļoti svarīgas. Piemēram, bija tāda vieta izrādē, kur Ģirts, Raimonds Celms, ko spēlē, ka viņš laista ar pulverizatoru, viņš laista puķīti, un nākamajā brīdī viņš ar to pašu pulverizatoru laista Akseli, kuram ir delīrijas šodien, spiež viņam sejā. Un man tā objekta domāšana kaut kā paliek, ka tu redzi, kā viņš attiecas pret augu, un tad tieši tāpat viņš laista to alkoholiķi un saka celies, mosties. Un man kaut kāds tās paralēlas laik tajā objektā, telpā, kā viņi savā starpā sarunājas vai kaut kā iet kopā. Man tas ir ļoti būtiski, lai gan es zinu, ka skaidrs, ka lielākā daļa to nepiefiksē, bet kas ir būtiski, jo nevienmēr par to tiešām tiek domāts, un retos gadījumos īstenībā kāds vispār par to domā, tad man liekas, ja mans skatītājs, kurš iet skatīties izrādi, viņa tiešām ir, es savās izrādēs mēģinu, man neko lieku nedarīt. Ja tur tas ir, tad tam ir kaut kāda intuitīva, vismaz kaut kā sajūta, ka tam ir nozīme. Un tur tas objekta teātris, man liekas, ļoti nāk. Es viņu dramatiskajā teātrī, tas viss ir objektu pasauli kaut kādā ziņā. Tāpēc man telpa liekas ļoti svarīga vispār, kā izrāde runājas ar telpu, gaismu. Man visi elementi šķiet absolūti būtiski. Un, protams, ka aktieris un viņa darbs, tas man liekas centrs visam. Zini, kā tu sev vari mierināt, ka tu iekļauj šādas lietas, ka, ja tev ir tavs skatītājs, un tāds noteikti ir, un jo tu taisīs vairāk izrādes, ir kāds, kas pamana pilnīgi visu. Tici man, ir cilvēks, jo es par to domāju, man patīk, kad es nostos kādu filmu, tad es YouTube skatos to video par to, tur Easter eggs tajā filmā, un tad vienmēr ir tie youtuberi, kas ir uztaisījuši, jā, bet tas, ko jūs neievērojāt, tur viss bija zīmes, un viņš tur pievelk, jo tagad šis aktieris runāja, viņam aiz muguras plauktiņā stāvēja mašīnīte, kas ir tās un tas modelīts, kurš ir ražots 73. gada 8. februārī, kad notika tas notikums, par ko, un tāpēc es ticu, ka ir kāds, kas iet rīktīgi uz Matīs Budovska izrādēm, un viņam jau ir tagad tā, viņš tagad laista puķi, un viņš jau domā, ko viņš tālāk darīs ar to. Ko viņš tālāk laistīs ar to puķi. Plus arī tur tāds rondo princips, kur sākumā logu tīra tātad līgava, un beigās viņš ar to pašu tīra arī beidzot logu, kuru viņš pirms tam nav tīrījis. Tur kaut kādas, visas tās kaut kādas tās it kā sīkas lietas, bet viņas tik organiski tur vienkārši plūst tajā materiālā. Un, tādas lietas man ir svarīgas. Tev it kā vēl ir 5. tēma valoda.
tu gribi viņu tā ātri runāt, vai tu gribi pataupīt, ka tu nākamreiz nāc šo podkāstu? Jo šajā podkāstā ir plāns, ka atkārtosies cilvēku. Jā. Nu jā, tāpēc, kad es kaut... Es gan tik ilgi gaidīju šo satikšanos. Nē, karoči, labi, es tev izstāstīšu. Es plānoju, man gan tas nebūs tik drīz, es nedrīkst, bet man būs 10. jubilejas epizode, jā, veselā. Nē, bet es vispār kaut kur, es gribu, un tur to esi ieplānots, un tur ir ieplānot, to es gribēšu taisīt kā, nu, teiksim, 20. epizodu. Es gribu taisīt epizodu, kur mēs esam visi kojas cilvēki, un katrs atnes vienu tēmu. Un nu, tad es tā kā gribu. Bet ātri, nu kāpēc tev bija ierakstīt tēmu valodu? Tev tas žēlums, kad pazūd? Man liekas, ka viņa arī ļoti vienojas klātajā. Nu, es arī domāju par tavu. Jo teātra valoda arī. Par tavu profesiju teātra valoda un arī cik svarīgs. Un mēs par to kaut kad nesen esam runājuši par arī stand-up tieši sakarā un cik svarīga ir valodas izjūta jokā un cik ļoti joks, kaut vai runājot par jokiem, jā, cik ļoti joks nestrādā, ja viņš tiek pateikts citā teikuma struktūrā. Man liekas, tā valodas lieta ir tik ļoti būtiska tavā profesijā ļoti, kā tu pasniedz joku, kurā brīdī nāk punchlines vai kurā brīdī tā kā viņš briest un vispār vārdu izvēle, kā tu izvēlēs, lai runātu joku. Tas jau īstenībā arī ir, piemēram, jā, man liekas, jūsu profesijas pārstāvjiem, katram jau tas stils un sava tā stand-up valoda rodas tieši no tā, kā jūs formulējat domas. Un tā, man liekas, ļoti interesanta tēma, līdzīgi arī teātrī, līdzīgi dramaturgiem, rakstniekiem, ka tā valoda ir vesela pasaule un, protams, arī latviešu valoda, cik viņa ir svarīga. Tā ir arī ļoti plaša tēma. Man liekas, ap citu latviešu valodai vēl ir forši, kad ir tas, man liekas, teātris vēl joprojām arī tā lieta, kas ļoti palīdz tā kā tai valodai, kaut kā, es nezinu, kad... Jo man liekas, ka latviešiem sanāk uzrakstīt grāmatas, kas ir dažas grāmatas, ik pa brīdim, kas ir tā kā super populārs, vai ne? Bet man liekas, ir tas, kas, ir tā jaunā dramaturģija, tomēr ir tā, un kad tāpēc arī tas uzrakstītais vārds tiek uzlikts uz skatuves un parādīts. Tā kā, man liekas, ir teātris, kas, tā kā nes, tāpēc beidzam taisīt Rainu un Valmanu, bet taisam jaunās dramaturgas. Man tā gribētu. Nē, vajag arī taisīt viņus, bet par ko es esmu domājis, jo tagad man ir sanācis būt blakus gan Raiņa studējumā, līdz es salauzu to atslēgas skalu, un tad beigās viņā nebija. Jautājums par to, vai atstāt tieši tādu pašu valodu, kā rakstīja Rainis, un atstāt arī skatītājs, kas šo valodu, parasti skatītāji saka, mēs baudījām Raiņa valodu, bet tikai neko nesapratām. Vai kaut kā tā. Un es domāju, cik svarīgi, vai ir svarīgi tomēr mainīt un mūsdienīgot šo valodu, lai tu to sižetu un saproti pilnīgi visu, par ko tiek runāts, vai arī atstāt, lai var vienkārši peldēt un baudīt šo valodu. Un tas man ir jautājums, uz ko man nav atbildi šobrīd. No vienas puses liekas, ka es zinu, mums izrāžu vadītāja, viņa ļoti labi teica, ka kaut kad tika iestudēts Rainis, ka viņa lasa to lūgu, viņa domāja, kurš šito ir tulkojis? Jā, bet tas šitais nav labs tulkojums, un tad viņa ok, jā. Jā, zikā tā kaut kā. Un man nesen bija līdzīgi, ka mēs lasījām, tagad tiks iestudēts Blaumaņa ugunī. Jā. Un man uz sekundi arī bija tā, kas tas pa tulkojums? Tas ir Blaumans. Jā, vai ir svarīgi tomēr pārveidot, lai tu spēj uztvert to saturu, kaut kādus vārdus pārveidot tomēr, lai... Man liekas, tas ir svarīgi. Jo man liekas, ka tie visi baudītāji īstenībā feiko. Viņi sēž tajā izrādē, viņi tā, jā, riktīgi izbaudīja valodu. Tas bija, kas ir Induls, kas notiek? Vai arī jāmeklē veids, kā runājot tātad šos vecvārdus, tomēr visiem ir skaidrs, par ko tiek runāts. Bet tas, protams, ir atkal ļoti sarežģīti. Bet tas būtu forši, ja tā būtu. Es vienreiz biju rīktīgs valodas baudītājs, es biju vienreiz, man liekas, Ziemeļīra valodas baudītājs, tāpēc, ka es staigāju kad es tur biju Edinburgā, to komēdijas festivāls, daudz dažādiem stand-upiem, un tad viens stand-ups, ko mēs aizgājām, bija tā kā, no angliski, bet runājas Ziemeļīras, un man liekas, es to laikam varēju saprast, ka tur sēdēja skoti, briti skatītājs, kuriem arī tā, tā kā tas akcents nav viņu, bet viņi laikam jau tā, tomēr viņi māca valodu, viņi vēl saprast. Es atceros, es tā kā apsēdos zālē, es tāds, pusotru stundu, nice, jo es tur daudz stand-upē.
Viņš uzkāpa skatus, viņš pateica pirmos teikumus, manās vietas dirsā. Es saprotu, baigi maza tumša telpa, es vairs neiziešu. Un tad tu sēdi, tu vienkārši skaties, visa zāle redz, un es šausmīgi baudīju valodas. Un tā kā viņi kaut ko saprot, es vispār neko nesaprotu. Un tad es pusotru stundu baigi pabaudīju to valodas plūdumu un visu pārējo. Bija interesanti to veco ziemeļīru valodu, jā. Bet jā, nu Matīs, man liekas, super, kad atnāci. Varbūt tās tātad vēlreiz podkāsts šis īstenībā bija pirmais no visiem podkāstiem, kur tiešām tās tēmas saplūda. Jo parasti kaut kādi cilvēki bija tā riktīgas tēmas, un viņas bija, nu tur tā kaut kā, kad vispār nesasaisties. Nu, piemēram, bija grūti sasaistīt Igoram Šelgovskim Brājas Karamāzovs ar kaut kādu datorspēli, kas viņam patīk. Nu, tas bija tāds ļoti dažāds tēmas. Dīvaini. Tas ļoti labi iet kopā. Jā, nu bija grūti. Bet, man patīk, kad ir dažādas tās epizodes. Tad, pasaki, kur skatīties cilvēkiem, kāds tagad noklausījās, viņi tā, kas ir tas Matīs, objekti, lietas, dāvina lietas. Saņem dāvans, kuri iet skatīties, nezinu, gan tevi kā aktieri, gan vai arī, nezinu, tavs režijas darbs. Man kā aktieris var diezgan maz redzēt, jo viss izrādes ir noņemts, man liekas, kuras spēlē no pirmās sezonas. Tagad top tātad Blaumaņa ugunī, pianists Mičulis Nacionālajā teātrī. Nu, vispār es esmu Nacionālajā teātrī. Bet labi, galvenais jau tev ir tie tavi režija. Bet skatīties, nu, ir divas izrādes Liepājā. Viena ir Dziesmu svētki, un otrs nosaukums ir Rītavas vakaros, uz kuru es būtu priecīgs, ja jūs aizietu. Izrādots Nacionālajā teātrī ir izpārdot līdz pat februāra beigām, un nav ielikts jauns. Ja jūs gribat iet uz odu, tad sekojam, jo tā ir tā, man arī dažreiz nesnāks, tā ir aktieru zāle. Tur ir 50 vietas. Maz vietas, jā. Nu, 58 vietas, man liekas, tur ir. Bet tur ielika pārdošanā 10 no rīta biļetes un 10 no 3 uz februāru vairs nebija. Nu, jā. Tā kā tur tiešām tur, ja gribam uz odu, tad sakojam līdz nākamam metienam. Jā. Bet Rītavas vakaros tā ir lielā zāle Liepājas teātrī, un ja gribas nedēļas nogali Liepājā, tad es, jā, to es iesaku. Tā ir tāda saudabīga, bišķiņa iespēdojoties no Davida Linča. Jā, mums tā arī sanāca, ka šīs izrādes, mēs viņu pabeidzām un Linč. Viņš tāds, ir manā vietā cilvēki labi. Viņš neatbrauc paskatīties. Jā, bet, un tad vēl dziesmu svētki, jā? Nu, dziesmu svētki, jā, tā bija man vispār debijas izrāde vispār teātrī. Kā režisoram. Jā. Un, nu jā. Nu, tā kā ejam, skatāmies, un, protams, ejam arī uz stand-up evolūciju. Protams, ejam uz Rudolfa Kugrāna stand-upu evolūciju. Man tev jāiedod ar kaut kāds ielūgums. Jā, vajadzētu. Jā. Man ļoti patīk, ka tu kā komiķis lasīji, es tad beigās saprotu, ka tā ir mūsu saraksta. Bet man patīk, ka tu lasi tā kā kaut ko no tā WhatsApp, bet tur tikai rācošie smaidiņi ir. Tā ir mūsu tā ir mūsu, tā kā. Es domāju, kā tu kodē tos smaidiņus un lasi informāciju it kā tikai no rācošām sēņām. Tur laikam bija arī teikums pa vidu kaut kāds. Jā, es tev pateikšu, kur es slikti attiecos ar lietām, bet es to mēģināšu tik galā apsteidz uz mani Gmail notifikācijām sarkanajā. 1664 jauna ēpasta. Vīts mēģina tevi sazināties. Nē, ar vidu viss kārtībā. Bet labi, paldies, ka atnāci. Nodokļu deklarācija nav iesniegta. Jau 17 gadus. Klausies, labi, neko tos tev izstāstīšu. Dakpunktam 20 gadu jubilē. Redzēju reklāmu. Paldies, Matīs, ka atnācis Skojām. Ceru to jubilejas epizodu uztaisīt skatītāji, klausītāji. Spiežam tur like, subscribe, sakojam šim kanālam. Un nebūs tik liela pauze, kā bija pēc. Nekad vairāk. Nekad tik liela pauze netaisīšu ar Skojām. Jā. Paldies par uzaicinājumu un lai visiem forši šodien. Tā. Tā.